Un sveiki skatītāji! Šeit būs tāds maziņš debijas pasākums šodien. Pastāvīgāsim riņķīgi ar sportistiem. Papilmēsim, parunāsim ar skatītājiem pašiem braucējiem, kā viņi šodien jūtās, ko viņi šodien dara. Vispār, kā viņiem patīk šis pasākums, jo šitāds pasākums kā tāds, kā filmēšana intervijas nekad nav bijuši. Tā, pārsteigsim nesagatavot Sandu Žebēku. Un čau, Sandu Žebēku, kā tev iet? Čau, Igor! Nu, pastāst kaut ko par sevi smagāt, neviens neko nezin, kas ir notiekās, kas tāds esi. Es domāju, ka daudz nezin. Kas es tāds esi? Es nezinu, kā lai tev pasakt. Parasts krūmgončiks. Kāpēc krūmgončiks? Nu, tāpēc, ka tā viņš skaidrs. Es esmu dzirdējis, ka krūmgončigiem nepatīk, viņas sauc par krūmgončigiem, viņas jāsauc par amatieriem. Man atkal labāk patīk krūmgončik nekā amatieru. A kādu mašīnu brauc uz šito smuko, to VRC mašīnu? Nu, šitva, jā, kā nu es sanāku uz tādu ir. Šādā jaunā mašīna, kas sanāk, jā? Jā. Kā tu viņu gatavoji? Kā es viņu gatavoju? Es viņu gatavoju būtībā pa naktim. Pēc darba līdz kaut kādiem 12:01 no jauno gada. O, ko tu pa dienu darīji? Pa dienu es braucu uz vienu vai otru darbiņu. Tad tu sanāk, ka tu divos darbos strādā, jā? Divos darbos un vēl pa naktīm uzbūvēju šito brīnumu. Nu, ne jau viens pats? Nu, Madars man palīdzēja. Būt Kapatas ciet, varētu redzēt, tur ir Madars Ozolis. Šobrīd viņš ir Šveicē, bet nu, viņš jau mums katrā ziņā. Sveicinam Madaram Ozoliņam. Nu, kāds prognozes šodien? Nu, vajadzētu tikt līdz galam, tikt pat vesela mašīna, cik atbrauc, un tad jau manīs. Nu, skatoties man no māsu, šodien konkurence īsti neizskatās, ka sanāk, nu, vismaz savā grupā. Nu, visi spēcīgi, kļūdīties nedrīkst tāpat. Es gaidu katrā ziņā duela skolmeistaru finālā. Turies! Vai tev šodien veicās? Tā esam atnākuši arī pie Toma Lievā. Viņš atbrauc no Skrīveriem. Gadi neizskatās, ka varētu būt daudz uzvārds. Atbilstoši nav it kā. Liels ir uzvārds, bet nu, augums nav tik liels. Ātrums, nu, arī vēl varētu pacensties. Nu, tad, kad maziņa intervija viņam. Nu, saka, nu, kurien tu esi atbrauc? Skrīveriem. Kā tu izdomāji šodien atbraukt šeit? Tēts ierosināja, labi teica, ka labu trasi ir kā un tādas labas mašīnas varētu pacīnīties labi. Jā, kur tu redzēji informāciju šitam visam pasākumam? Mājaslapā jūs. www.skroķ.lv? Jā. Kā šodien prognozes? Nezinu, gribējās pacīnīties, bet tā kā pirmajā braucienā aizsita mašīnā ārā. Nezinu. Izsīt kāds konkurenti? Jā. Nu, baigi konkurenti neuzņem nevienu viesis normāli, ne? Jā. Stāst, ko tu ikdienā dari? Spēlēju handbolu, trenējos Murjāņos. Tas sanāk, ka nevar atbraukt tik bieži pie mums ciemos tikai tāpēc, ka jāspēlē handbols, jā? Kā mašīnai iet viss? Jā, tikai 4. cilindram kompresija izstārā. Izsit kompresiju ārā? Jā. Kā tas iespējams? No triecienu vienkārši nošķūrēja man līkumā. Tas bija tas, kas tu pēc tam riepām tur pirmajā līkumā pabrauc bišķiņ, tad tur sastum bišķiņ kaut kā, jā? Nē, resku pēdējā līkumā. Tur vienkārši nošķūrēja vienkārši. Tas bija tur pēdējā. Nu, tad tur nekas tev nebija, ka tu bišķiņ sakontaktēji. Jā, nu baigi interesanti. Da gaidām nākamais ciemos. Labi. Paldies viņam. Nu tā, staigājot pa kānu augšu, no sportistiem pa skatītājiem gājām. Noķērām vienu tādu maziņu puiku. Kā puikam vārds? Teodors. Ko tu šeit dari? Es skatos, kā citi brauc ar mašīnām. Pašām nav kādreiz sapnis pabraukt? Ir. Kā tu to sāksi? Es nezinu. Tu negribi paprasīt vecumtajam, vai šā kādu mašīnu satiec kādreiz? Varbūt. Kā tev patīk šitā gonga? Ļoti labi, man patīk. Cik tev vispār gadi ir? 10, drīz būs 11. Nu tā jau pieaudzis vecs sanāk. Jāsēžas pie stūras un iebrauc, cik jādabam kādu mašīnu, ne? Jā. Tu te pirmo reizi jau kuro gadu jau te nāc, vai kā? Nu, kādu 3. gadu jau. Dzirdējāt, skatītāji, 3. gadu jau viņš šeit nāk. Tad tu tāds rūtīts skatītājs sanāc. Nu, jā. Pa kur tu šodien pano? Pa Žebeku. Un tā tu katru reizi pa Žebeku pano? Nu, nē, reizēm arī pa Griezi. Kāpēc tieši pa Griezi? Nu, tāpēc, ka viņš mums kaimiņš. Un kāpēc pa Žebeku? Nu, viņš labāk arī brauc. Nu skaidrs. Un. Kāds tu šodien prognozes, kas varētu šodien uzvarēt? Nu, man liekas, ka Žebeks. Kāpēc tu tā domā? Jo viņš pirmajos braucienos ļoti labi nobrauc. Nu tā, viss, paldies tev mazais. Kā bija vārds? Teodors. Mazam Teodoram, vārds atbilstoši, gan izaugs kā Teodors un varēs braukt. Davai tiekamies krosā. Paldies! Ārākais braucējs Sandu Žebēks Piotene savu jauno VRC Golfu. Stāj nost!
Sons Žebīgs šodien ātrākais kontrolveikos. Aplausos! Jā! Gabariņu. Es domāju, ja Bērstains viens atradīs. Māks riņķi! Cīnījos riņķi! Cīnījos riņķi, mūksinieki atgāzīs atpakaļ, izvākti kārā tu cīnījos. Pirmais vāks šodien. Stromēs ar Seigvīts Indriksons. Stromēs ar Sanci. Mūsu krievarnieku. Tā viens, tā otrs. Vienos trešais, arī kaut kas tur kur. Ceturtais Matisovs, piektais Kaspars Indriksons ar sēdz, Edgar Griez. Septītais. Tā ir. Es atkārtu savu ātrumu, viņš atkārtu pašam dāvā, viņš pat nedomāja iepaši vadīt. Drosnīts man nepatīk. Jā, no sastīguši, jā. Vai izbrīns? Es domāju, izbrīns diez vai Gāvjāniņš otrais, Robens trešais, ceturtais Vins, piektais. Kaut kas nenormāli čīks, tik nevar pateikt, kas. Gazīgs ķerburātors un viss, ne?
arī sanāks malas balvas. Cik liels, cik daudz, nezinu. Aiziet, Roberts, cīnās ar Žemeku.
Kā jau vienmēr savā grupā, ne? Kā vienmēr par kalnošanai savā grupā. Matisons otrais, 34. Viņa gāti šodien nav sakrituši, izskatās vismaz pagaidām. Mans komēs ar uzvar šajā braucienā. Es startēju divīziju 1A. Ar divīziju 4A kopā, tas skaitās viņiem divīzija 1A, divīzija 4A sanāk viņiem Lietuvas čempionāts, tajā ieskaitot startē. Tā ir interesanti. Griez 3. Matisons 2. Šodien sagaidīsim. Jā, nebija, jau sagaidīt var. Pirmais veids uzvarētājs! Jogas! Pirmā meitene, Napoleons arī. Attīzēs pirmā nostē. Attīz trēnēji. Nu mēs ar apsveicam jau Bezals Šambani, ņemt Jomsoriku, vās kāds sika tu liek. Tev viss konfekts, viss sika, kas sveiki. Ir vēl pieauguši rastīm kaut kā. Kāpēc? Vēlāk spēj? Pirmais pieaugušies, labi ir. Kā tev izdevās vienēt pieaugušo grupā? Napoleons vēl. Antoine Žebek, Kalmānijā. Grib šāpiņi vīni. Āņģi nebihāksas. Es tev jau labāk iznāk pagušies rīgi. Āņģi, viņai ir konflikts, kurš bija otrai? Viņi bērni var nākt ņemt kaunis, kamēr var iet. Viņa otrā vieta, sievietes un kaunis to viņu. Tā esam atnākuši pie mūsu ciemiņiem no Skrīveriem. Nu jau beidzot esam noķēruši tāvu un dāvu. Uzparsīsim, kāpēc viņām mašīna uz trevas stāv, kāpēc viņa vairāk nestāv tur trasē vai nebrauc trasē. Nu, kāpēc tā mašīna stāv? Kurš no jums atbildēs? Tēvs droši vien? Jā, nu es īsti neesmu pārliecināts, bet man liekas, ka mūsu vietējie nozaga dzirksteli vienam cilindram, un tagad palikām uz 3 cilindriem. Apskrējām ap slēpto parku, slēgto, bet neatradām. Bet, nu, mums ir cilvēki, kas strādājam, es domāju, uz nākamo gonku tiksim galā un atkal cīnīsimies un brauksim. Tas sanāk, ka nu jūs esat apmierināti par visu to pasākumu, kāds šeit noteikās? Nu, ja nopietni runā, jā, trasē ļoti laba organizācija, viss ir feini, nu, nepaveicās bišķiņi, bet, nu, tāda dzīve, Tomiņam tā ir otrā vasaras gonka un nevar neko daudz prasīt, teiksim, bija bišķiņi tur arī braukšanā, bet bija arī, ka motoru sila nedaudz un, nu, esam ļoti apmierināti un, teiksim, neskatoties to, ka bija tāls gabals jābrauc, es domāju, ka mēs arī nākamās reizes brauksim. It kā mums ir tuvāk uz Aknīsti un Kalna pagastu, bet organizācija un viss te tiešām līmenī un trases līdzināšana viss. Un es domāju, ka mēs brauksim pie jums arī tālāk. Tas tikai priecē mums dzirdēt, ka jūs brauksiet pie mums ciemos. Ko tu mums par to saka? Brauks kādreiz jau pie mums? Tu teici, ja tas ir teicis, bet ko tu par to domā? Arī laba trasa, to pašu domāju, ka viņš plata trasa iespējas apdzīt daudz un brauksim turpmāk pie jums. Sanāk treniņš ļoti labi šeit, jā? Jā. Uz Bausku brauksiet? Un to, Nu, 24. es domāju. to vēl apsvērsim ar tēti. Ko,
Ko teici par to? Nu, mašīnu gan jau mēs sabūvēsim, bet tur vēl īsti nav skaidri visi tie nolikumi, viss pārējais, jo cik es sapratu, ka tur grib Latgalē pret Kurzemi cīnīties, pret Vidzemi un nevarēja pateikt, cik mašīnas no kuras puses brauks, kādi būs nolikumi. Protams, ka Bauskatā ir viena no labākajām trasām Eiropā un iespēja pabraukt tur nevajag last garām. Nu, skatīsimies, gan jau, ka mašīnu mēs savedīsim kārtībā, gan jau būs kārtībā un junioru morāli mēs sagatavosim, lai brauktu, gan jau, ka brauksim, jā. Un tad vienmēr sakot, baigi super, jums tas viss patīk. Mums jau vairāk patīk, ka ciemiņiem patīk, viņi brauks pie mums jau vairāk. Mēs ar jūs arī kādreiz, kad ciemiņi paņemsiet vēl kādu braucēju. Nu, jā, bija jau mums vēl viens cilvēks ar Opeli Tigru, bet viņam tur bišķiņ kārba izbeidzās. Nu, ir tā, kad, godīgi sakot, ir patālu jābrauc, bet vienreiz uz šeit atbraucot pie jums ciemos, cilvēki saprot, ka labāk ir nobraukt tālāk un izjust, teiksim, normālu braukšanu pa lielu, platu trasi ar iespējām apdzīt un visu pārēju un visu attieksmi. Un tas ir labāk nekā aizbraukt, kad uz 80 km un kaut ko ņemties, teiksim, tur vienā no tiem līkumiem ir Atrabotka salnis, cik bija kāds metrs, vai ne? Nu, reāli tur ir viena špūriet uz startu izcelt aizē, nu, teiksim, jums te viņu tīra un līdzina un ņemās un, nu, godīgi, Igor, mēs esam ļoti priecīgi, ka jums tāda trase un, nu, centīsimies braukt uz šejieni vairāk, nu, kā ir, tā ir. Nu, ko es pasaku, paldies par labiem vārdiem. Es domāju, ka galvenajiem organizātoriem tas drausmīgi patiks. Uzprasīsim arī pēc tam, ko viņš pa visu to domā, bet, nu, tad sanāk, ka ciemiņus esam sagaidījuši esam godam un sagatavojušies esam godam. Nu, viss. Paldies jums. Paldies jums un tiekamies nākamreiz. Jā. Tā saucās gaidām finālu. Andis Skomeistars šodien atbrauc pabraukt pie ilgiem laikiem, viņš nebija braucis šeit. Finālu gaidot, paņem un iemieg. Kāpēc viņš guļ jāuzpras viņam? Nu, kāpēc tu Annu guļ? Sauspieši. Tā ir tava taktika, kā tu noskaņējies pirms fināla? Nē, protams, ka nē. Kā tu domā, kā ies? Nevajag domāt, tev redzēsi. Kāpēc tavs dēls šodien nebrauc? Pats grib braukt. Kāpēc tu iedod tētim mašīnu? Viņš gribēja. Tā ir tēta mašīna. Nu, kad drīz sāksies galvenais brauciens, šodien 8 apli, šitādā karstumā izturēs tā mašīna? Mašīna, es domāju, ka jā, bet vēl pats izturēs, vēl tur ir. Nu, es domāju, ka tev vecim rūdenījums ir diezgan labs, ka es domāju, ka nevajadzētu būt problēmām. Droši vien, jā. Nu, davai, es tev novēlu veiksmi. Uztais kārtīgs šovu. Paldies. Tas bija Andis Skomeistars. Esam pienākuši pie Kaspara indeksa. Un Kaspar, drīkst bišķiņ? Kā, nē? Drīkst. Nu, to es saprotu. Ko tu dari tagad? Mocos. Ar ko? Ar visādam nelaimēm. Es esmu tās nelaimes, vien tikai zinu, kaut kas ar tiem cilindriem nav. Nu, nav gan. Kad tu to novērsīs? Pēc kāda laika. Kad tad tas būs? Uz nākošo, ne uz aiznākošo varētu būt. Nu, tu vismaz konkurenti varēs ar tevi rēķināties. Šis tas šobrīd, ka viņi ar tevi īpaši negrib rēķināties. Un tur tā apmēram. Galīgi negrib. Un tā vajag sakaut, varbūt tagad aizies tas Dievs augšā, varbūt redzējis, vai tas tur augšā, tas Dievs, tas bārdēnēs, es biju domājis. Viņš varbūt redzēs un tev sataisīs, viņš iet? Toču neies. Kāpēc? Nezinu, nav, neiet. Un vaini? Ka izjauks redzēs. Nu ko, novēlu tev veiksmi. Vismaz viss beigām 8 aplis nobraukt. Davai, paldies. Nu tā esam pienākuši pēc Sandi Žebeika. Pirms pirmā brauciena, pēc otrā pienācām parunāsim tagad tev nedaudz. Uzjautāsim viņam, nu kādas prognozes un tādā garā. Nu Sandi stāst, kas tev šodien patīk, nepatīk? Nu, patīk tas, ka laiks ir labs un braucēji daudz. Bija pieteikušies vēl stipri braucējs, gaidīja Kernu mašīnu. Gribēja pacīnīties un vēl bija viens otrs, bet, nu, arī Kasparam Indriksonam šodien nav īsti braucamā diena. Tā kā, nu, tagad ir būtībā tā, ka galvenā cīņa varētu sanākt tas Skomeistars tikai. Kāpēc tu to gadu Kernu mašīnu gribēji pacīnīties? Jums tur kaut kāds kādreiz ir tāds cīņas sanākuši vai kaut kas tāds? Nē, nu, viņi vienmēr ir bijusi ātra mašīna un lai arī vienmēr ir cīņā temperatūra, tā kā mums šoreiz, bet, nu, vienmēr ir rezultāts bijis stabils un katrā ziņā būtu patīkamāk. Skatos, šodien tev tavos iebraucienos sanāca tā, ka īpaši viens konkurents nesastādītu. Roberts varbūt bišķiņ tuvāk pietuvojas, vai tu tur atmet vai kā? Roberts, jā, nu, tā kā bija ierasts no sākuma, kā izdodas starts un pirmie 2 apeļi tā tieši no sirds, pēc tam jau
ja spoguļos neviens nav, tad jau jātaupa ir tehnika. Un tad tai trešajā iebraucienā sanāca tā, ka Roberts bija paturējis līdzi to vienu momentiņu, kad es atlaidu. Un, jā, tas arī bija mans saspringtākais brauciens. Tad arī izlīda ārā defektiši ar uzgriezni plauktam, kas lika diezgan saspringt pirms fināla, bet saskrūvēts ir. Un, ja jau izturēs visu līdz galam, tad jau vajadzētu sanākt labai gonkai šodien. Tas sanāk, ka mašīna gatava, pats esi gatavs, psiholoģiski, garīgi un morāli. Jā. Un varam gaidīt fināla braucienu. Tieši tā, mēs te ar vecām indiāņu metodēm vēl nocina lejā temperatūru. Kā tad tas ir indiāņu metodēm? Slapinājām radiatoru, jo šitādā karstuma rūcotā uz vietas ap 2 ventilātori iet uz pilnu klapu un tāpat tas viņš zemāk par kaut kādiem 70 grādiem nenokrītās. Un tā mēs slapināja un ēnā viss notiekās, vai ne? Un tagad mēs sāks ar vēsāku motoru nekā pirms priekšbrauciens un jācer, ka izturēs tos papildus 2 apļus, jo skolmeistars jau neko neatdos. Tu jau zini, ka tu tagad konkurentam izstāstīji tādu fišu, ko citi varbūt nezināja, kā tur tos indiāņu metodas veikt. Vasara iet uz otru pusi. Tu domā, ka šī pēdējā? Man ir vēl viens trumps, kā dabūt lejā temperatūru. Davai pastāst, ja izrāva viens sāst otrs. Sagatavos mājas un nekas. Viss cīņa jau nenotiek tikai trasē, notiek cīņa arī garāža diezgan spēcīga. Un tā jau redz, tas ir mans trumps. Tad to sanāk, ka tev pareizās atslēgas karājās pēc plaukt. Muciņu komplekts ir nevis kaut kāds raitais, bet dārgais. Muciņu komplekts kāds ir, tāds ir. To papildini pa laikam, bet katrā ziņā mēs cenšos izdarīt melno darbu mājas, lai nav jāskrūvē te un kā man viens vecs pieredzējis padomu laiku braucējs teica, ka sacensībām jābūt tā kā svētkiem, ir jāskrūvē mājas. Pie tā mēs arī pieturēsies un gan jau rezultāts neizpaliks. Tu turies pēc visādiem nostāstiem un padomiem, ja? Pēc te jau nav nekas jauns jāizgudro, tas viss jau ir izdarīts, vienkārši tev jāzina tas. Tas tev novēl veiksmi un tiekamies finālā. Paldies tev! Tad ieši tā. Tas bija Sandis Žebeks un maucams finālu. Žebekam taisīt un skolmeistaram ir taisīt ar pārējiem.
Mehāniķi brauc. Jā. Trešā vieta. Imants Galbalīņš. Paldies, Reku, visiem, kas man palīdz. Otrā vieta mehāniķos. Uģis Roberts. Un godpilnā vieta pirmā. Es neko vairāk neteikšu. Kaspars Selenevs. Viņam tā kā mehāniķi braucinos, paldies Sandim Žebekam. Savukārt paldies Kasparam Selenekam un visiem pāriem, kas man palīdz. Visi godīgi, kāds ielikts darbs, tā arī viņa. Šodien priekš piedziņā trešā vietā Aivārs Galbalīņš. Viņam medaļi jāliek kaklā. Diplāns, masmieržē. Priekšpiedziņu pieaugušiem otrā vieta Lauris Roberts. Sīvā konkurence, sīvā. Liepā. Masmieržē. Tur uz robežu Liepā. Atvainojos. Labi, humor, mēs atliks atpakaļ. Oi, es kādreiz teicu tā, ko tu stipram padarīs, tā man jāteic par šo vīri. Sandis Žebeks pirmā vietā! Tavu nopelnītā vieta, jā, atbilst tavam ieguldītam darbam, jo to var redzēt jebkur. Es domāju, ka tu ne vienu nakti pieni cīnījies ar viņu. Tādēļ, es apmēram varu iedomāties. Aplaus viņam vēl. Medaļu viņam! Medaļu! Aplaus! No trīs kūleņiem vislabāko novērtēja Ainārs Mulcenieks uzvar! Kāds ir nodot? Kāds nodos, reku mani Inga arī nav uz. Tā esam ieradušies pie pirmām trijām vietām, vai kā varētu pareizāk sakot, pie trīnieka. Gan tēvs izcīnīja trešo vietu. Aivars izcīnīja trešo vietu pieaugušos, tēvs izcīnīja trešo vietu mehāniķos. Uzprasīsim, ko viņi domā par to visu. Nu kā, Aivar, kā tev bija šodien tā gonga? Nu, bija smagi, bija pāris ķibeles. No finālā no beigām bija jāizcīna tā trešā vieta, nebija viegli. Es jau redzēju, ka tas bija fināls šodien tagad sanāca. Nu, tā tam bija jābūt šodien. Un tas sanāk, ka no pēdējās rindas aizcīnījies līdz trešai vietai. Nu jā, bija ko cīnīties, nebija viegli. Nu jā, tas no katras var izdarīt. Un ko kā tēvam patīk šis brauciens mehāniķos? Es esmu, kad uz tev otro reizi man startēju vai trešo reizi? Jā. Nu, pirmo reizi te nesanāca. Šoreiz normāli. Nu, beigās bišķi mašinīt noplīs, bet nu, visumā labi. Nu, daudz strādājam, lai varētu braukt. Kas mašīnai noplīs? Nu, it kā ātruma karbē kaut kas defekts. Mājās skatīsimies. Varbūt kulisē kaut kas, nu. Bet sanāk, ka tu tāds izbijis vecs krosisēs, vai ne? Jā, 10 gadi. Kurā gadā tu brauc? Kurā sāk, kurā beidz un ko tu brauc? Es kaut kādā 2 gada vieglo nobraucu, kad bija Krievu laikā Žiguļi Moskviči. Pēc tam pārgāju uz Gaziku un 10 gadus ar Gaziku nobraucu. Un kur tas Gaziks? Gaziks vēl ir dzīvs, vēl puika te šad tad vēl. Nu, mēs tagad pārsvarā to vieglo. Nu, no smagākā uz vieglākā pārkāpā tas sanāk. Es vēl ir, tas smagais ar vēl ir dzīvs. Viņš ir, nu, bišķi jāpiestrādā, varbūt vēl parādīsimies kaut ko. Jūs jau pagājušies šodien nebija atbraukuši ar savu smago? Jā, mēs bijām, jā. Mūs uzaicināja te atklāšana par cik bija sezonas. Nu, atbraucām, kāpēc ne? Un cēpur noskatos ar jaunu mašīnu šoreiz uzbūvēt kaut kādu, nu, vismaz nav redzēt krauķoši tādu. Pagājušo reiz bija tāds saņurcīt, nu, tagad tāds mukti ir. Nebija žēl saskādēt? Nu,
Priekš tam viņi taisīt, jācīnās, jābrauc. Es domāju, ka Airon galvas sāvis, ja nekāds nav teicis apvais, teicis mehāniķis sadaisīs, ne? Nu, taisīsim abi, skatīsimies. Jūs ap divi taisi. Nu, jā. Labi, paldies jums, cepur nostos, un tiekamies arī nākamreiz, ja? Jā, labi. Brauks mehāniķos arī? Nu, mēģinās, ja mašīna dzīvu paliks. Un tu būs galvenais? Nu, tā būs. Davai, paldies, tiekamies. Tā, esam ieradušies pie brāļiem Robertiem. Šobrīd viņi ir otrā vieta ieguva braucienam Lauris Roberts. Mehāniķis brālis Uģis Roberts dabūja otro vietu mehāniķos. Galvā viņi divi bija pa trešiem, jūs pa diviem. Ko jums tas izdodas? Vienkārši taisam un braucam. Ko jūs taisat? Opeli! Šis ir Lauris Roberts, viņš brauc pieaugušajos. Nu stāst, kā patīk Opels, kā iecis pirmoreiz nē, bet nu kaut kāds cik reizi jau tu esi brauc šitien? Šī 4. gonga. Es patīk, domāju, turpināsim braukt. Kā tā izdomāja vispār šeit? Mēģināt startēt? Kluss sapnis jau bija par autosportu vienalga kā, bet kaut ko darīt. Šogad bija vēlēšanās kaut ko izdarīt. Tad radās iespēja nopirkt šo Opelīti. Un tad mēs tā arī izdarījām un tagad braucam veiksmīgi. 4. gonga, 2. uzvara, 2. pieģestāls. Ir labi. 4 gongās 2 pieģestāli? Nu, kaļņešņi. Nu, rādītājs diezgan labs. Es domāju, ka konkurentiem tevīm te būs jārēķinās arī turpmāk. Es domāju, gan, ka būs jārēķinās. Un tu kā mehāniķis sanāc, bet viņam arī kā brāze, ne? Sanāk gan tā, jā. Nu, forši. Tad tev brāze katru reizi dos pabraukt mehāniķos. Nu, jā, viņš nedos neskrūvēsim. Tad tu esi pats galvenais skrūvētājs tavai mašīnai? Principā tā sanāk. Un viņš neko nedara? Nu, palīdz. Bet tā minimāli? Nu, nē. Finansiāli. Ir. Nu, ja godīgi, tad šorīt tās izlīdam no garažas un pat taisno atbraucam uz šejiem. Kāpēc tā? Nu, sanāca šāds tāds šeizīts. Vakar sākam, it kā likās sīkumi, bet pagāja visu nakti. Nē, no sestdienas. Nu, skaidrs un patīk šodienas gonga? Jā, nebija cerējis, ka tik lielā barā varēsim kaut ko izcīnīt. Un kā tev patīk? Patīk. Nu, kāds ir patīk? Nē, nu ir labi. Nebija tiešām gaidījis, ka būs piedestāls, jo redzot to sarakstu, kas būs šodien, nemaz nekādas cerības. Tad vienkārši gribējās atbraukt un braukt, kā būs, tā būs. Bet beigās viss sakrit un piedestāls, viss kārtībā. Nu, tu konkurētspējīgi mašīna sanāk? Sanāk gan. Golfiem parādījām. Galā mēs ņēmām tikai 4 Opeļi un 2 ir uz piedestāli, tikai 1 golf. Tad tev kaut kas pret golfiem? Protams. Un tieši kas? Nepatīk. Aha, nu skaidrs. Es vairāk nejautāšu, tad es sāku stāstīt visās brīnums, vai tas paliek pie tevīm. Nu, tas nākamā posma būs etapa 2? Domājams, ka būsim. Ja būs posms, tad būsim. Nu, posms būs, tad arī būsiet. Nu, davai, paldies jums, līdz nākamajai reizei. Aizies pie pirmās vietas braucējiem. Nu tā, esam atnākuši 3. reizi pie Sāņa Žebeika šodien. No rīta bijām, pēcpusdienā bijām, tagad vakarā, ka fināla brauciens ir beidzies. Viņš ir šodienas uzvarētājs. Uzprasīsim, kur tā viņa panākuma atslēgta šodien. Nu, kur tad ir Sāņa? Panākuma atslēga garāžā. Tā pareiza atslēga palika garāžā. Nē, īstenībā negāja jau tik raiti, kā varēja domāt no malas, tāpēc, ka bija tāds ķibelīts izlīd ārā, ko vispār nevarēja iedomāties. Tagad te ir savilkts, jā, bet te skrūvīt bija vaļā. Vienu momentu man likas, ka ir mīgs striet, tāpēc, ka, nestūrēs. Es viņu nevarēju sastūrīt, beigās izrādījās, ka tas stūrs staigā pa kaut kādiem 10 centimetriem. Un tas bija tas moments, kad šūliši pienāca klāt, tad, kad es sapratu, ka visi ar rokām noturams, tad arī pēc tam arī, pavērās otra elpa un redzēja, ka Ancēs muguras palika tā kā tālāk un tālāk. Un tā kā viņš apstājās ar dūmu utulu, tad jau praktiski jau bija izlēmts. Bet tas bija tieši finālā, jā? Tas bija finālā, jā. Un vēl pirms mehāniķa brauciena, pēc tam silēnieks iekāp 3 reizes pārslēdz ātrums un nokrīt trosa galā, izkrīt stūri, tā kā, pusi aplī tikai vajadzēja šoreiz. Autosporta dievs stāvēja klāt un viss sagāja. Kas vēl tas tāds pie tā ātruma, ko viņi piestiprinās ar to skoču? Te man te viss jānodemonstrē ir. Nu, pademonstrē. Teiksim, mazgājās loks, ja tu viņu atslēdz, tev paliek kaut kur netur. Pa tevi uzlieks pa galiņu un vai arī tu nevar atrast slēdzi, vienkārši piespied pogu un tevi loks tīrs. Un tas sauc baigi izdomājis pa tevi garāžā? Saka, viss notiek garāžā. Kur tās idejas izsmēmējas? Pabrauc kaut kur padomā, paskatās, ik pa laikam kaut kas pašām ienāk prātā un
Kur var pabraukt un paskatīties? Nu, ne jau uz meža sēnes vācot, kaut ko paskatīties. Var aizbraukt, pabraukt līdz Latvijas čempionātā, paskatīties vīriem, kam ir vienkāršā pieredze, kas jau ir reāli lietas, kas nav no jauna jāizdomā, kas ir vienkārši jāuzzina un viss. Un tāpat tās pie brāļiem lietuviešiem pa Jāņiem šo to daudz mēs atkal saskatījās. Un tā arī tā informācija mainās un rezultāts izaug vienkārši. Gādi jau pašām patīk šodien tā uzvar, tu tā ilgi nebija braucis šeit, tāds rūdīts grauģi braucējs, izrādīts bija kaut kāda sezona vismazanē, tad bija tāda veca mašīna, tagad tāds smuk un kā pašām viss tas gandarījums vismaz kaut kāds ir? Gandarījums ir, jā. Ja nebūtu skolmēsters, varbūt arī nebūtu tas gandarījums tik liels, tāpēc, ka priekšbraucienu sanāca tajā grupā tā, ka, to jūs paši redzēs, to es jums neteikšu. Katrā ziņā randa cīņa bija ļoti, ļoti skaista. Tas bija miljons manī viņam. Mēs ap divu nenormālu enerģijas lādiņu no to dabūju visu laiku skatoties, ka katrā kļūdiņā viņš jau bija praktiski blakam, jau iebāzis degunu. Ātrums nevarēja saslēgt un bija tā kā maz neliekas. Bet tas ir tieši finālā, jā? Jā, tas bija finālā. Tur izskatījās, ka jums tā cīņa interesanti. Skatos visu laiku piemin to Ānu, tad sanāk jums tur kaut kādas, tur arī iepriekšē tur intervijā kaut ko teici par to Ānu, ka jums tur kaut kādas savas cīņas kādreizējās, un viņš vienmēr tev apdzins. Tas sanāk, ka tu beidzot esi viņu apdzins? Nevienmēr tā nevar teikt. Ir vairākas reizes bijis, ka man finālā, bišķiņ vienkārši līdz finišam pietrūkst. Kā Ants aizbrauc, bet tā, jā, viņam arī spēcīga mašīna. Tas sanāk, ka uz nākamajiem posmiem arī šeit startēs, jā? Nezinu, es padomāšu tagad, kas un kā sanāks. Redzēs, pamēģināšu būtībā es tēmēšu kaut ko nedaudz citu, to jau mēs redzēs 24. jūlijā. Tā tagad doma arī kādreiz Latvijas čempi? Kas būs Bauskās, to Latvijas čempi? Vai tagad Bauskā 24. kas būs amatieri, kur savienojās, to brauks? Uz to es braukšu un Latvijas čempi, bišķiņ pietrūkst jaudu un amortizātoru. Un bloķis, galvenais bloķis, te var bez bloķa cīnīties, tur jau tā ikāja. Bloķis nebūtu tas dārgākais, bet mums to Bausku arī Latvijas čempi, kas būs tajā septembrī, jo nemaldos pēdējais posms kaut kad varbūt mēģinās uzstartēt, vai arī brauks uz Vecpilu, kas tagad būs nākam sestdien. Uz Vecpilu es nebraukšu, tas ir pa bieži. Nākamā nedēļa tad ir Vecpils, pēc tam aiznākamā Bauska. Cik es varu aizbraukt, tik es arī pabraukšu un pa to Bausku rudenī tas ir grūti tik tālu prognozēt. Šodien vienkārši veicās un mašīnai nav neviena bukta. Ir tā, ka gadās, ka pus mašīna gandrīz jau uzstājas no jauna pēc gongas un līdz tam vēl likur braukt un tad jau redzēs, kā ies un tad arī domās tālāk. O tos mērķis sasniegs vai tev kaut kāds mērķis jau augstāks uz to viss ir? Mans mērķis viennozīmīgi nav sasniegts. Man būs viens no nelieliem mērķiem sasniegts, tā kā aizbraukšu uz Bausku, bet tādā kā skatīsies tālāk, tad būs jauni mērķi. Viss izprašinājuši tev esam. Viss paldies tev. Tiekamies gan jau citreiz. Tas bija Ants skolmēstars. Krikarovičs beigts jau. Tas saucās sakars pa daudz. Uzpasi šitam, ko es taču krēšu.